Tomēr mēs varētu skatītājs un klausītājs iepazīstināt ar Muzikālās bankas 2013 padomniekiem. Lai noteikti, dāmas un kungi, šīs sezonas eksperti un padomnieki, dziedātāja Linda Līna. Komponists Ēriks Ešenvalds. Etnodziedātāja un violniece Kristīne Kārkle Puriņa. Diriģents Mārtiņš Klišāns. Mūziķis, komponists, producents un aranžētājs Kārls Auzāns. Vokālisti un vokālie pedagogi Uģis Roze un Edgars Kramiņš. Jā, lūk, Uģis Roze un arī Kramiņkungs. Kas par ovācijām? Režisors, producents un mūziķis Aigars Grauba. Nu, lūk, eksperti ir pieteikti. Nē, nu te ir mazliet padzisusi, bet tas nekas, jo mums šeit karstas emocijas, jo man prieks, ka Ivo Fomins ir atgriezies pēc kāda pārtraukuma Muzikālajā bankā. Apsveic te! Jā, labvakar. Jā, man tiešām liels prieks, ka arī roka mūzika ir pārstāvēta šajā Muzikālajā bankā. Tā ir uzvarākā. Mums arī prieks. Bet tu jau zini, ka tavu dziesmu un arī pārējās dziesmas vērtēja arī Muzikālās bankas padomnieki šogad. Un tu droši vien arī ieklausījies. Es zinu, ka tu ieklausījies šo padomnieku vērtējumā. Kā tev šķiet, kurš ir viskompetentākais no visiem Muzikālās bankas šī gada padomniekiem? Īsnībā, jā, es visus esmu tos raidījumus noklausījies. Un, nu, ja godīgi jāsaka, tad ir viens padomnieks, kas man ir iekrīt sirsnījā. Tas ir Kramiņkungs. Un es pateikšu, kāpēc. Man patīk tas, ka viņš ir objektīvs, viņš neliekuļo. Nu jā. Mēs zinām, kāpēc vēl tev patīk. Neuzreiz jāprast, kas tad bija Kramiņkunga tas galvenais favorīts. Man noteikti bija vairāk favorīti, jo vispārībā, ja tu gribi būt ļoti objektīvs pret cilvēkiem, īpaši pret vokālistiem un kā pedagogs, vispār atkarīgi, ka tev vispār var būt tāds konkrēts favorīts, tas ir vairāk jūsu izdomājums favorīts. Man ļoti patīk Ivo dziesma, viņa iekļuva pirmajā vietā, bet tikpat labi man patīk, ka daudzi, kuri uzstāsies otrajā daļā koncerts, Kristofers Petersons un arī Roberts Petersons atveries un Miks Dukurs. Katrā ziņā tās ir manai vokālā pedagoga ausī ļoti patīkamas balss. Manas balss saites, klausoties viņas, atpūšās, lai es arī pats būtu labā formā un stāvoklī. Un es teikšu, ka, protams, tas ir liels pretstats tam, kā dzied arī šajā Muzikālā bankā. Diemžēl daudzi jaunisceptās šovu zvaigznes, kurš izdomājas, ka dzied, bet principā ieklausties vairāk gan stan. Tā ir Ivo priekšrocība, ka viņš nav piedalījies nevienā šovā. Bet pēdējais laiks, un es domāju, ka viņš noteikti uzvarētu, bet tas būtu pavisam cits kvalitātes šovs. Bet, Kramiņkungs, es tā dzirdēju, ka arī jūs taču dziedāsiet šovakar. Tā būs priekšnesums taču. Nu jā, laikam jādzied, jo no sākuma te bija tie Muzikālās bankas vadītājs saskatījušies visādas YouTube kanālus un vēl kaut ko, un nezinu, kāpēc bija iedomājušies, ka man vajadzētu dejot, bet vakar es atbraucu un skatos, Johaidī visi dzied, nu tas ar dziedāšu, lai es neizlieku no ansambļa. Bet būs arī tā kā mazliet ar dejiskiem elementiem šī dziesma. Kas zina, to mēs redzēsim, Walter? Jā, paldies par sarunām. Man prieks, ka Kramiņkungs uzstāsies. Es ļoti gaidīšu, tiešām ļoti gaidīšu. Bet šobrīd uz Muzikālās bankas skatuves man ir tas gods aicināt mūsu ekspertu, pedagogu, vokālo pasniedzēju Edgaru Kramiņu. Viņa izpildījumā noklausīsimies dziedājumu Šie sapņi no mūzikla Zaļā zvaigzne, veltījums Aleksandram Čakam. Dacis Aperānis mūzika, Čaka dzeja, Edgars Kramiņš. Nekas no manis nepaliks vairs pāri. Nekas, kad zeme mani dziļi seks. Tik vilcieni tāpaties visiem tiltiem pāri, un visās ielās gaišas spūles degs. Tik simtiem lūpu čukstēs mīlas vārdus, tāpat kā senāk, kad es biju dzīves un naktsargi, nāks citiem atslēgt vārtus, bet es no visa
visa būšu brīvs. Tik būs no dzīves man kā zārkas sienas, kas apkārt kopā tur rūdot lēni bruks, jā. Varbūt tai mirklī filmā Laimes dienas ar baudu skūpstīsies Luize Bruks. Varbūt, ka nakts caur bezgalīgu telpu, kā vēdeklis pār zemi ilgas mās. Tik man neviens vairs nespēj sadot elpu manus plakstus, smagas smilts klās. Bet, ja es spētu runāt zemes dzīlēs, es teiktu, tad šis miers nav vajadzīgs. Es gribu vēlreiz visu ciest un mīlēt, būt brīžiem skarbs un skumji piedauzīgs. Ak, šie sapņi uz bodītes sola, viņi divi kā meitenes skūps. Runcim acis paložu sola, un kā iedomas karaiņi būp. Zeme teic, kur tāds skurbums var rasties, tavas semiltis uz mēles man kūst. Tavi strauti kā pjārā no krastiem, elpā nāk un caur dzīslām man plūst. Būšu mūžīga maize, es būšu tiem, kas laimes un brīnumus laust. Dzirdiet sakne zemirdnes plistušu, arī sulas uz sauli grib. Kaut vēl smaržu elpu, kas skropstā man dus. Gaismu pūkas, kas acīs nirst peldē. Tamdēļ bieži es spēju būt klus. Tikai nezinu, kamdēļ es mīlu. Laikam nemīlēt nevar man sirds, jo ar līmeni kā vēlu un zilu. Pati zeme caur dzīslām man iedz. Ak, šie sapņi uz bodītes sola, bija divi kā meitenes skūps. Runcim acis paložu sola, un kā iedomas garaiņi. Liels paldies Edgaram Kramiņam. Kramiņkungs, man šķiet, ka vēlreiz jums jāiznāk paklanīties. Kas bija jūsu favorīts un kādēļ? Man favorīti bija vairāk. Pirmā vietā man bija pēc kritērijiem, protams, Ivo Fomins. Tas bija tāpēc, ka tur ir gan pieredze, gan stāsts, gan vokālā kvalitāte ir uzlabojusies. Otrajā vietā bija ventspilnieks Petersons, kur vokāls arī man ausī ļoti labi tīkams. Miks Dukurs arī katrā ziņā ir tāds ļoti cerīgs puisis. Man patīk šie jaunieši, jo viņi ir domājoši, un arī Dons ir domājoši. Muzikālās bankas fināls ir ne tikai koncerts un muzikāls baudījums skatītājiem un klausītājiem, bet arī īpašs notikums pašu Latvijas mūziķu dzīvē. Un reizi vien tie atzinuši Kurzemes televīzijai, cik patīkami katru gadu šeit atgriezties, jo pilsēta vienmēr bijusi ļoti viesmīlīga. Ventspilī šeit ir arī ļoti daudz lietas notiek profesionāli. Es 3. gadu sagaidu jauno gadu Ventspilī. Jums ir brīnišķīgs rakstnieku nams, kurā es regulāri ierodos, lai gada beigās sakārtot domas jauniem darbiem.
šis ir mans jubilejas gads, un es arī plānoju daudz koncertu, daudz pasākumu. Gan nu pat vienojamies ar Lembergu, ka viens varētu būt Ventspilī. Varbūt, ka pasaule pat nemanīja mūs glauda saulī. Gita Mārtiņsona, Marks Semlenijs, Kurzemes televīzija.